Atrakciju parks. Atrakciju parkā ir dažādas izklaides. Piemēram, var spēlēt spēles, braukt ar mašīnīti, lēkāt uz batuta. Par atrakcijām ir jāmaksā. Ir atrakciju vietas, kur samaksāt var kasē. Ir atrakciju vietas, kur jāmaksā atrakciju darbiniekiem. Par atrakcijām var samaksāt vecāki, vai es pats, ja vecāki iedod man naudu. Es kopā ar vecākiem izvēlos, kādā atrakcijā piedalīšos un samaksāju. Labdien! Lūdzu, vienu biļetes go-kartiem. 2 eiro būs. Paldies! Savas kārtas gaidīšana. Visiem bērniem patīk atrakcijas, tāpēc bieži pie atrakcijām ir daudz bērnu, kas stāv rindā un gaida savu kārtu. Es arī stāvu rindā un gaidu savu kārtu. Sveiki! Sveiki! Kad pienāk mana kārta, es atrakcijas darbiniekam uzrādu savu biļeti. Viņš man ielaiž iekšā, citreiz viņš vēl paskaidro, kas man ir jādara, lai piedalīšanās atrakcijā būtu droši un man patiktu. Tuvāk nevajag? Tālāk? Nē. Būs labi tiešām? Jep. Nu, mēģinu. Piedalīšanās laiks atrakcijā. Daudz bērniem patīk piedalīties atrakcijās. Tas ir aizraujoši un sagādā prieku. Lai visiem būtu iespēja priecāties, katram bērnam ir noteikts piedalīšanās laiks. Kad mans laiks beigsies, atrakcijas darbinieks man to pateiks. Tad man ir jāatbrīvo vieta citam bērnam. Citureiz es vēl varēšu piedalīties atrakcijā. Ja esmu uztraukts par atrakcijas beigām. Puikā, tev laiciņš beidzās, jābrauc uz šeieni. Es negribu, es gribu vēl! Jābrauc uz šeieni, atpakaļ. Dažreiz bērni kļūst uztraukti vai dusmīgi, kad atrakcijas laiks ir beidzies un ir jāiet prom. Nu, kā pārāk. Lai nesabojātu labu noskaņojumu, es varu izstāstīt mammai, cik bija lieliski. Varu paiet malā un izpildīt elpošanas vingrinājumu, dziļi ieelpot un lēni izelpot. Tā vairākas reizes. Varu lēni saskaitīt līdz 10 un atpakaļ. Varu aiziet uz citu vietu un sākt darīt kaut ko citu. Varu uzlikt austiņas un paklausīties mūziku, kas man patīk. Varu apēst ko garšīgu. Varu padomāt, ka man patika piedalīties atrakcijā, un es to varēšu darīt vēl citā reizē. Ja es protu kontrolēt uztraukumu un dusmas, mans labais noskaņojums un prieks paliks pie maniem.